Sveiki visiem, mans vārds Kristians, un šodien es spēlēju Sims 3. Jā, daudziem cilvēkiem varētu būt jautājumi, kādēļ es jau esmu uztaisījis savu to čarakterīti, kas es esmu, un kāpēc viņš jau ir pensionārs diezgan vecs, un kāpēc esmu uztaisījis māju, jo parasti visi dara tā, kad no sākumā izveido skatītājiem redzot gan to savu čarakterīti, gan arī māju. Jā, kāpēc tā? Vienkārši man tikai šodien ielādēja tās visas aplikācijas. Jā, jā. Un tādēļ arī es taisu tikai tagad, kad man jau viss ir tā vajag izdarīts, pa lielam, protams. Jā, es domāju, tev pietiks ēst, vecīt? Jā, es jau šodien vienu mēģināju, bet tad bija kaut kas tur noticies un izrādījās, ka video kaut kas tur. Jā, tādēļ neko darīt. Man ir tikai ļoti maz nauda, 993, nav baigi daudz. Ko tu dari? Es tev neliku to darīt, bet tu vienalga. Var taču paspēlēt, ka tu esi tādā cieņā. Ko viņam tur dzied? Ieklausieties. Lokots. Yo, movie now! Read Millionaires Debug. Nē, es nekad to nelasīšu. Kāpēc pārtrauc mūziku? Un viņi tīri labi patikās. Nē, rekordā kā atsākās. Jā. Tas šaus laikam mazliet nobījies. Es nav ko tādu vajag darīt. Joks, viņš nevar nobīties. Kas tur vispār iet? Ierūsim mazliet tuvāk. Tur pa kaut kādiem trenižieriem. Cilvēki iet uz kaut kādu zāli, trenižieru zāli tātad, sporto. Aha, man pašam ir trenižieri, veseli 2. Reāli ieliski, saprast, ko tad cilvēki tur dara. Beidz, ko stulbumu skatīties. Labāk sakārto visu pa vietiņām. Tā vajag būs. Jā. Labāk iet gulēt. Ne jā. Sleep. Jā, tagad mans brālis izlieks, ka viņš filmē kaut ko. Jā, viņš jau tagad bļāja, lai es klusēju. Viņš arī baigi viņam patīk būt pēdiņās YouTuberim. Tieši tādēļ arī nezinu, kāpēc viņš to dara. Es nesaprotu tam jēgu, bet viņš to dara. Nevajag viņu apsmēt, viņš taču ir tikai 5-gadīgs. Labi, es arī neesmu baigi lielais, bet tiešām to objektu nevar izmest. Sūdīgi. Jā. Pēc tam tu man iesi svimot, pat nesaceries, ka tu nemaz nesportos. Ko viņš tur dara? Ko viņš slapjo pa monolīzu zvaniem, kaut kādām rokspēzēm, kantelēm, pa kaut kādu monolīzu atkal, pa gleznošanu, pa kaut kādu uguni, pa hantelēm, pa, visu vienkārši, ko var sapņot, pa to arī viņš sapņo izņemot pa monolīzu. Kam pa monolīzu sapņot? Kad es pa to nesapņoju. Jā, ko darīt. Daži ir ar dažiem trūkumiem. Labi. Pēc tam pasportosim. Jā, es samaksāšu bilam. Tā, lai viņš nenāk, te iesūk kaut kādas lietas. Es jau 3. reizi pēc kārtas samaksāju bilam, tas ir forši. Jā, ēd. Badūbī! Ko nozīmē badūbī? Ēst? Tiešām jāpīkstina kā trakiem. Ok, un es domāju, kad ar šo vietu arī skatītāji kur beigsim, ka viņš man ir pie miskastes.
paldies par skatīšanos. Uzredzēšanos. Atā. Spiediet laiku, subscribe.